dāvināt iespējas. Laba disciplīna jau no pirmās minūtes. Svarīgi ir neizdarīt to, ko vakar paguva izdarīt Dānija pašā spēles ievadā. Brunīka aiz vārtiem, ātrs tur uzreiz, kad dodās cīņā. Labi izcīnīt rīputne, izosies Dīnijas metienam meties, Vankovīgs atsīt. Toreiz iespaidīgs sniegums bija vārtos Felbergam, ne Vankovīkam. Te arī pusenogā izsādur vārtu priekšā meties. Arī pārsnīst vēlreiz uz vārtiem. Arī par bloķētu Mārtiņš Vitoļiņš. Arī bijušas iespējas spēlēt citos klubos, kas ir mainījuši. Tas ir cits stāsts, bet šeit diagonāla piespēle. Oskars Briedis, komandas kapteinis. Zonas izdodās izspēlēt ripu uz priekšu. Kolampedonam, priekšā Mauriņš. Ripis tur gar viņa aiz vārtiem. Kreisajā pusē no Šārleņķa izdara metienu. Mauriņš atsīt te un ērtās uz ārto. Rips tiek apturēt ceļā uz vārtiem. Tāda ir šī Kanādas izlases proporcija. Un te Rips paliek uzbrukuma zonā. Izdodās kanādiešiem tik līdz metienai piespēles vārtiem, bet pacelt bija no arī Tīčam Iginla. Ir mači galvenie tiesneši uz līnijām Alberts Atkins Jerne un Rasmus Stromēks. Tagad meties pār vārtiem. Te atkal uz vārtu priekš. Vēl viena iespēja un Ripa ir vārtos. Latvijas izlase izvirzās vadībā. Šķiet, ka tas bija ar kāju, bet skatāmies un jautājums, kā tas tiek izpildīts. Nu redzam, jā, šī kustības ir redz, ka izpildījumā varētu būt arī galvenais moments tam, vai vārti tiek gūti vai te Ripas vārtiem. Vārtu gums netiek ieskaidīts. Nu jā, tas ir tas, ko arī minēja. Lauks metiens, atkārtos metiens. Mauriņš tieks ar situācijas kanādiešiem pusminūti. Viņiem bija vajadzīgi, lai to izdarīja. Kevins Makena. Topošais drāfta, pirmais numurs, visticamāk. Edot uzdīs tās metiens un Ripa ir vārtos. Kols Rešņīs. Vārta autors. Un Kanāda ātri gūst vārtus skaitliskajā vairākumā. Un tās ir nepatīkamais šajā visā. Tas, ka Kanāda var gūt vārds vairākumā, par to jautājumu nav. Un nav arī bijis vakar, arī mēs atceramies, izdevās viņiem realizēt vienu skaitlisko vairākumu. Bet tas, ka tas ir noticis tik ātri, nav padarījis vēl jo skarbāk. Tagad spēles turpinājums skaitliskajā mazākumā pie šī 5 minūšu noraidījuma. Ādās Penn State University, bet te mēties un vēlreiz ļoti bīstams moments. Arī plēts ceļā. Vēlreiz mēties no tūstītās Mauriņš, viena epizoda otrā, tiek ar situāciju galā. Tālāk pārvarēt neitrālo zonu izdosies Latvijas jauniem hokejistiem. Rāzis pa labi, Šmīts uz zilās līnijas. Šmīts spēlē pa kreisi. Rosman, Šmīts met pa vārtiem. Aizskarīja pa Vankovīgs. Šādi arī izmantot Latviju Ripa uzbrukuma zonā. Izdodās iegūt piespēli pa kreisi metiens. Un sarežģīt nedaudz par tālu bija šī piespēle. Es redzu, kas varētu ērti izdarīt metienu. Tagad no tūstīs tās piespēlā priekšā. Strāvo pārliecība arī laukumā. Bet tagad iespēja šeit. Osmans pa kreisi. Pats metīs izspēlē uz vidu. Un garām vārtiem atrada iespēju. Tomēr Ripa iegūt savā rīcībā nespēja. Ilgstoši uzbrukuma zonā kanādieši. Nu nētās Mauriņš pagūst pārvietoties. Kreiso pusi ātri pār neitrālo zonu. Kanādieši izspēle uz vidu. Brīvs meties pa pārlikni un izdodās. Pēc tam arī nosargāt. Vārds neieņem šajā epizodē. Vēl gan uzbrukums turpinās. Vēl vien piespēle. Vēl viens spēcīgs metiens garām vārtiem. Kamdiļevka spēlē plašāk. Raidīti uz vārtiem un Tērī pielido vārtos! 1-1! Bērskalns vārtu priekšā jātās arī šeit, vai bija kustība ar kā vai nē. Noteikti epizode tiks arī skatīt, bet Ripa ir vārtos. Otro reizi šajā spēlē ir izdevies dabūt Ripa aiz Vankovīka muguras. 1-1. 1 minūte 58 sekundes vēl jāspēlē. Skatāmies atkārtojumā. Bērskalns brauc uz vārtiem. Mēģina viņš uzņemt Ripu, bet manuprāt tur bija ar nūju tālāk jau. Skatāmies vēlreiz. Jā, nūju tieši tā, viss ir kārtībā. Bērskalns gūst vārtus. Latvija panāk izlīdzinājumu 1-1, kad jāspēlē 2 minūtes līdz pamatlaika beigām. Vēl ir iespēja arī izraut uzvaru pamatlaikā. Reks caur Makenu. Makena uz vārtu priekšu. Mauriņš! Lieliski nospēlē. Zilās līnijas. Spēlē pa kreisi.
Heičs tālāk labajā pusē Makēna maina pusi, mēties Ondrī pir vārtos. Izspēlē uz tukšiem vārtiem, Heičs gūst uzvaras vārtus, revanšējas kanādieši par zaudējumu pagājušajā gadā. Cik salds tas revanšs viņiem ir, tas vēl ir komandas gars, sirsnīgi, jā, tiek arī mierinās Vārtsaks šodien spēlē tiešām lieliski. Mauriņš, jā, varbūt spēles sākums nebija druscītiņi ar tādu nervozitātes piegājušu skaidrs. Tas ir liels uzdevums. Visi saprot to, kas ir jāizdara Vārtsargam šādā spēlē. Mauriņš arī pavilka, ka Latvijas izlase, ka to vajadzēja visvairāk. Jā, šeit skaidriskajā mazākumā tāda situācija beigās arī ir. Šeit mēs samaksājām ar noraidījumu, kas vēl bija pamatlaika beigās. Naudiņš izmetot rīpu ārpus spēles laukuma robežām, bet tas viss piedrās pie spēles. Tās ir emocijas.